Spēlēs piespēli Vitālim Skrevinam. Mēs sīkiem uz pretinieku vārtiem. Pēc tam pāris mēnešus izlaida Kristofers, tagad atgriezies. Vēl pagājušajos esmu atgriezies. Vesvalda atradās punktu zaudējumu un pat ir izbraukums Daugavpilī. Tikai 2-1. Saspēlēs ar viņu pamatsastāvā kādu kuru reizi. Tas metas 11-nieks skrat. Mēs vien labi spēlētājs. Sačukstās. To spriešu. Tagad lieliski Skrevina piespēlē Reķinā. Izsauca viņu. Mums ir arī pārspēļu komandas rezervis. Protams, arī sakām to vairāk jokojoties. Protams, ir viens no komandas Viņins, jo mēģina veikt izrāvi. Gūt savus pirmos vārtus virslīgā, bet šodien no pirmajām minūtēm viņš sāk spēlēt. Ganietis viņas. Mahamuds Abduls Karimu. Trešā. Pretuzbrukumiem Tukuma futbolistiem, tā skaitā tam pašam Busalīvam, kuram nu pat bija moments. Tagad labā mala metēji izledz. Šeit soldākumē Revolons prasa viņš Bulbuls, Gārne. Pārsvaru šodien spēlē 1-0 un 60. minūte. Tūlīt noslēgsies. Nu, kaut kur mēs, ja mēs arī tā atskatāmies šeit 15 minūtēm ar modelī metēji. Šogad tur pārāk spēcīgi piespēlē priekš Samoilovu un arī pārāk. Komandai vajadzētu izcelties, lai pamainītu spēles ritēju raksturu.
pāri. Tālāk sakot, Skrēmīns, tālāk mēs pēdējā apli virzienā kopumā. Jāsaka, ka pēdējais aplis Arī pietiekami normāls iznākums priekš tām divām komandām, bet metas zaudējums, iespējams arī cerot uz meti, uzskatīt to par bībeli, tad arī neizšķirts. Metēji nav tas sliktākais, bet vēlreiz paliek nākamie. Tālāk piespēles priekšu, Vinkaunieks mēģina ar divas solīši par vēlu šo bumbu. Vinkaunieks piespēlē un tagad izkapienā un izsit. Arī pār 10 jau būt, bet jāsaka, ka tas dod rezultātu. Tagad lielisks uzbrukums iezīmēs Metais Skrēmīns. Kāds paralēls ar to maču varam vilkt, bet jā, sagraus nav bijušas 3-0. Tas pēc kā kūmas, tā kā Klemīns. Šādās epizodās daudz kas izšķiras, un Olbeks mēģināt Aldē savukārt to piekto sezonā. Aizdanīgs Daniels Zagross. 29. Bet tagad Skrēmīns un atkal Sviedri. Labvēlīgākajā scenārijā priekš metiešiem jautājums, kā reaģēs